Labdien visiem! Sākam Skrīveru novada domes sēdi. Darba kārtība tika izsūtīta. Ir papildus jautājumi, kas mums būtu jāizskata. Pirmais ir par dalību projektā siltumnīca efektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā 4. kārtā. Tad ir par Lauksaimniecības universitātes aģentūras zemkopības Zinātniskais institūts iesniegums par telpu nomu Daugavas ielā 85 un iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Vēl pie darba kārtības 16. Mums nāk izpilddirektori ir uzaicināti. Tad skatam jautājumus ierastā kārtībā un tad uzklausam 3 pretendentus, kur ir uzaicināti. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Priekšlikums būtu apstiprināt šādu darbu kārtību, kurš var. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Skrīveru novada pašvaldības iestāžu attīstības plānu 2015. līdz 2018. gadam izstrādi. Tas ir tas, ko nodarbojās beidzamos 2 mēnešus izpilddirektore, cik tālu esam tikuši un kāpēc tas ir vajadzīgs, lūdzu, Zines. Par attīstības plāniem, gan novada attīstības plānu 15 pašvaldībām, gan arī par iestāžu attīstības plāniem. Tā, regulējošā vide, kas nosaka šo attīstības plānu veidošanu, ir attīstības plānošanas sistēmas likums, attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi, nozaru politikas vadlīnijas pašvaldībām un zemgales plānošanas reģionu ilgspējas attīstības stratēģija 14–30 gadam. Tad par pamatu tātad tiek ņemta Skrīveru novada attīstības programma 2014–2020 gadam, kuru 13. gadā ir apstiprināta ar domas lēmumu un šogad ir atjaunota ar domas lēmumu, kurā ir tātad šie 4 strateģiskie mērķi, kas ir vēsturiski saliedēta aktīva vietējā kopiena, nodrošināta ar daudzpusīgām personības pilnveidas iespējām mūža garumā, racionāla pārvalde nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus, sekmīgu uzņēmēju darbības izaugsmi un darba iespēju pieaugums novadā un nodrošināt konkurētspējīgu, pievilcīgu un drošu vidē draudzīgu dzīves vide, pievilcīgu dabas ainu biolokā. Tātad loģiski vajadzētu būt tā, ja, ka novada attīstības stratēģija tālāk sublimējās uz iestāžu attīstības plāniem un tie savukārt uz darbinieku individuāliem mērķiem. Mēs esam darījuši šo darbu dažādi, ja. Esam tātad šajos 2 mēnešos, ko es esmu nostrādājusi, ir tātad iestāžu vadītājiem un darbiniekiem ir noteikti individuālie mērķi un ir iestāžu attīstības plāni un ir tātad neatjaunota, bet ir novada attīstības stratēģija. Tad par iestāžu attīstības plānu gatavību. Skrīveru novada pašvaldības Sīrā Skrīveru saimnieks un Sacis Iedugravas šie attīstības plāni šobrīd ir sagatavošanas stadijā. Sociālajiem dienestam tātad nav šobrīd, kas sagatavo attīstības plānu, jo nav vadītāja. Bibliotekām abām ir nepilnīgi attīstības plāni. Tad tie, kas ir sagatavoti un izskatīšanai sēdē, ir informācijas, Skrīveru novada e-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes, Skrīveru kultūras centrs, Skrīveru mūzikas mākslas skola, abas pirmsskolas iestādes, Sprīdītes un Saulēni un Skrīveru novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība, kas ir apstiprināta pagājušā gada domes sēdē, un Andrija Upīša Skrīveru vidusskolas attīstības plāns, kas ir apstiprināts pagājušā gadā domes sēdē. Tātad veicamās darbības un termiņi. 7. novembrī tātad bija rīkojums par attīstības plānošanas uzsākšanu. Tad nākošā darbība iestāžu plāna attīstības plāna sagatavošana. Nākošā darbība, kas jums ir priekšā, tātad ir attīstības plānu izskatīšana un apstiprināšana komitejās. Tad ir attīstības plāna apstiprināšana domes sēdēs. Tad ir finansējuma plāna izstrāde, kas ir tātad šiem apstiprinātajiem attīstības plāniem ir apakšā jābūt vēl finansējuma plānam. Un tad ir novada attīstības plāna aktualizācija atbilstoši attīstības plānošanas likumiem. No šim te ir jābūt gatavam līdz 1. decembrim, jo tāpēc, kad mums bija valsts kontrolas aizrādījumi par to, ka mums tātad nav šo te attīstības plānu un ir tas,
Mēs esam rakstījuši vēstuli valstu kontrolē, ka līdz 1. decembrim tātad šīs nepilnības mēs novēršam. Tālāk. Tas būtu par šiem attīstības plāniem. Ja ir jautājumi, tad tagad varat man uzdot, kas ir attiecās uz iestāžu attīstības plāniem. Jā, man ir jautājums. Tur bija parādīts, ka bibliotēkām nepilnīgs tas attīstības plāns. Mēs par to runājām arī kultūras komitejas sēdē. Un es biju aizgājis uz bibliotēku un uzprašījis, kāpēc viņiem tāds pilnīgi atšķirīgs no pārējiem tas plāns. Viņi man teica, ka abas bibliotekārs būtībā teica, ka viņiem nav īsti izskaidrots, kāda viņam jāizskatās, un par to aprakstošo daļu konkrēti ir teiks, ka viņi vispār nav vajadzīgi. Ja mēs tur runājam par kaut kādu saliedētu kopienu, kas tur vēl bija, kāpēc starp iestādēm un vadību nav šīs kaut kādas komunikācijas. Jautājums. Es nesaprotu jautājumu būtību. Kāpēc nav komunikācijas? Jā, kaut kāda švaka komunikācija, kādas, nezinu, problēmas. Kāpēc viņām tas attīstības plāns izcēlās ar savu nepilnību, kas tur pa problēmu ir? Es nevaru paskaidrot, kādas viņu komunikācijas problēmas. Paldies. Vai starp izpildu direktoru un iestāžu vadītājiem šajā gadījumā ir komunikācija problēma? Kā es pieņemsim, ar biblioteku vadītājiem kontaktējos, es komunikācijās neredzu nekādu problēmu. Vai tieši par plānu paši iet runa? Plānu, jā, mēs Uldis atcerās, izskatījām tos plānus, bija uz kultūras komiteju. Biblioteku plāns tur bija būtībā tabuliņu veidā kaut kas uzrakstīts. Un es aizgāju uzprasīt, kāpēc ir tāds tas attīstības plāns, kas tur kaut kas man, kāpēc tā ir. Es saprotu, tur ir kaut kāda problēma ar komunikāciju. Es biju pieejama visu šos te laiku, ja būtu bijuši komunikācijas problēmas, viņi man būtu vai zvanījuši vai prasījuši. Viņiem ir konkrēti e-pastā, tur ir uzdot jautājumu. Biblioteku vadītājs ir uzdevušas e-pastā jautājumus izpildu direktoram. Un nav saņemts atbildes? Ir saņemta atbilde, ka tā aprakstošā daļa nav vajadzīga, jo pietiek ar tabuli. Noprecizēsim, kas tur ir. Jā, tā varbūt jā. Tieši. Ejam tālāk. Tā, labi, tad nākošais. Tas plāns kaut kā, es neesmu iepazinies. Jā, tāpēc, kad mums bija tikai viena kultūras sēde, kurā iepazīstināja šiem te tas, kas ir, es pagriezīšu atpakaļ par to. Te ir par to. Pirmais mērķis ir tā vēsturiski saliedēt aktīvu kopienu, ja, mēs arī vairāk uz to akcentējam, tāpēc, ka tieši par šo te tēmu bija valsts kontrola pagājušajā gadā, jā. Un tieši par šo tēmu arī tiek gatavoti attīstības plāni. Tas, kas attiecās uz Finansu un tautsaimniecības komiteju, mums nebija neviena vēl šobrīd izskatām tā attīstības plāna, lai to izskatītu tautsaimniecības komiteja. Mums bija saraksts, kas ir gatavs un ko var virzīt apstiprināšanai uz komitejām. Iepriekš kaut kā viņam... Nē, protams, no sākuma būs jāizlasa, lai par to runāt. Tas, kas attiecās uz tautsaimniecības komiteju, būs Skriva novada pašvaldības Skriva saimnieka, ja, un attīstības plāns, un tas, kas attiecās uz e-pārvaldi. Pārējais viss ir uz kultūras komiteju. Varam ir tā. Tā. Un tad par e-pārvaldes un novada informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm. Šis dokuments jums tika izsūtīts. Un šīs dokuments sagatavots savukārt uz ministru kabineta rīkojumu 486. uz 57. rīkojumu, informāciju tehnoloģiju drošības likumu, Latvijas informāciju tehnoloģiju drošības stratēģiju, datu valsts inspekcijas rekomendācijām par personas datu aizsardzības un apstrādes drošību un varam nozara politika vadlīnijas pašvaldībām.
Un dokumentu gatavojot, ka aizies dati ņemti 14. gadā veiktais Latvijas valsts iestāžu e-indeksa mērījums. Un tad šis te jā. Konkrētās darbības tātad ir, kas attiecās uz e-pārvaldi, tātad ir 4 darbības, ir teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas tapis ieviešana, kura sākas šogad un turpinās visus nākošos gadus. Un tur pakāpeniski tur ir dažādi informācija iekšā un papildināt datubāzi ar tiem datiem, kas ir pašvaldībai nepieciešami. Tad ir elektroniskās dokumentu vadības sistēmas ieviešana, jo Vieliku pašvaldība no mazas neatšķirās ne ar ko, datu drošības prasību ziņā. Un tātad vēl tas, kas ir stratēģijā, tātad ir šī esošās grāmatvedības programmas nomaiņa vai pilnveidošana, un kas ir ņem sev līdzi arī to, ka mums būs nepieciešams interneta kapacitāti palielināt. Tas ir visu dokumentu aprakstīts, to tātad varat lasīt un varat paskaidrot. Viss? Tātad, kāpēc vajadzēja mums to darīt un aktualizēt? Pirmkārt, ministrs kabinets to pieprasa, un valsts kontrole norādīja to, ka šim attīstības plānam būtu ļoti jābūt sasaistītam uz budžetu. Tā tad ir, mēs to gaidām, tad to liekam budžetā, ko mums vajag liekam budžetā, ejam tālāk, un kas ir atbildīgs, un, kad iesim komitejās, ja, tad tur būs arī tādi jautājumi, kas tad ir atbildīgais. Atbildīgais, diemžēl, nevar būt, vai par laimi iestādes vadītājs, ja, tad tur būs arī komitejas darbs, kura komiteja, tad pieņemsim, būs atbildīga par tādu un tādu nostādi. Vai ir jautājumi Inesei par lūdzu? Tāds jautājums, pārdomas komentārs attiecībā par to gan šajā te e-pārvaldes attīstības nostādnēs, gan arī pārējās uz priekšu, kur mums bija iespēja iepazīties ar pirmiem draftiem. Cik daudz tur tiek ņemts vērā tas, ka mūsu plānos, ja pareizāk sakot, prioritātēs ir šo te, teiksim, biblioteka apvienošana, pārvietošana, jo te es lasu Wi-Fi punktu atvēršanu bibliotekās, vēl kaut kas, respektīvi, vai neiznāk tā, ka mēs ieguldīsim atkal kaut kādas līdzekļus, un pēc tam izrādīsies, kad pārvietojot, ir atkal kaut kas jāliek klāt vai jāņem nostāja. Pat tikai kā šīs te divas prioritātes iet kopā attīstības plānā, šī gadā izvirzīto prioritāti, vai tas ir ņemts vērā vai nav, vai par to domāju. Tas mums ir ielikts kā iestāžu sakārtošana atbilstoši prasībām. To es visu saprotu, bet te rakstīts bezmaz Wi-Fi piekļuvas punkti izveidots Frīvē vidusskolā, kultūras centrā, domē bibliotekās. Viņi ir pagājušā gadā visi jau izveidot un aizpagājušajā. Vienkārši te viņi tā milzīgi izcelt, tāpēc es varu būt apjūti, ja? Bet jebkurā gadījumā tas ir tas, par ko es rosinu visu laiku domāt līdzi, jo vismaz tajos pirmajos draftos tur tā īsti nevarēja to uzķert. Par to biblioteku apvienošanu un par to īstenībā bibliotekām prasīt no viņām tādus attīstības plānus, ja viņas šobrīd pašas nezinu, kur viņas atradīsies un kas ar viņiem notiks un kādi būs tālākie lēmumi, tas arī ir diezgan neloģiski. Un līdz ar to varbūt bibliotekām nebija jēgas taisīt tādus lielus attīstības plānus, ja domē nav pieņems lēmums, kur viņi būs un ko viņi tālāk darīs. Pa lielām lietām attīstības plāni ir strateģiskie. Un tur ir tikai divi ceļi, ja stratēģija mums ir. Oficiāli balsojumi nav, bet principā, ja mēs ejam uz to, nav svarīgi pirmkārt, kur viņi būs, bet mēs ejam uz to, ka divas bibliotekas mūsu novadāja pa daudz. Tas ir skaidrs. Piekrīt, un to arī nebūs šobrīd biblioteka. Valsts kontrols. Tad liekam to tai plānā iekšā un strādājam pie tā. Tas arī komitejās, to mēs varam iestrādāt. Jau sākt strādāt. Vai Inesē vēl būs jautājumi? Nav.
Labi, paldies. Izslēdzu un tad nostādu izslēdzu. Tā. Varbūt neizēsi. Kad viss laiku atsaucās uz tautas kontroli, kad varēs iepazīt? Tautas kontroli. Tas ir pieejams. Viņi publicēs uzreiz, kā vairs nav ierobežot uz pieejamības informāciju, tā viņi publicē valsts kontrolas, un mēs arī publicēsim savā mājaslapā. Vēl nav, jā. Rezultāts nav. Es pagājušajā nedēļā aizsūtīju, ka mēs piekrītam viņu iebildumiem, un tikai tad viņi arī publicē. Tur bija 9 ieteikumi. Tā. Nākamais jautājums par atkārtotu konkursu izsludināšanu uz Skrīveru novada bērntiesas priekšsēdētāja amatu un grozījumiem konkursu nolikumā. Tātad, jums ir jāizsludina atkārtots konkurss, jāapstiprina nolikums šajā gadījumā. Pielikumā ir tabula tāda pati, kā sociālā dienesta amatam. Jums bija izsūtīta, jūs iepazināties. Tad mums ir vēl pie grozījumiem, nebija mums ielikts, kad sludinām NVA mājaslapā. Vai piekrīt pretendentiem pieteikties līdz 13. martam? Piekrītam, jā? Nopamās. Nu, šodien 27. Tātad, es domāju, ka pietrīs. Komisija mums paliek tā pati, tad katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu atbilstoši šī nolikuma pievienotai tabulē vērtēšanas kritērija konkursa pirmajai kārtē. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Priekšlikums būtu apstiprināt šādus grozījumus. Kurš par? Paldies. Klausīgi. Nākamais jautājums par vienu audzēkņu izmaksu tāmes apstiprināšanu pašvaldības izglītības iestādēs. Skatījām šo jautājumu Finanses un tautsaimniecības komitejas sēdē. Atgādināšu, ka viena audzēkņa izmaksas Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā ir 80,92 €, Saulēnos 150,75 €, un Sprīdītī 159,58 €. Vai šeit ir jautājumi, kas pilstams, jāapstiprina savstarpējiem norēķiniem? Priekšlikums būtu apstiprināt šādas izmaksu tāmes. Kurš par? Pret? Atturās? Piebildu, toreiz teica, ka sagatavos to salīdzinoši ar citām. Ir salīdzinoši, bija atsūtīts... Nepareizi atvainojos. Turpat vienmēr ļoti brīva rezultāti. Ļoti līdzīgi. Nākamais jautājums par grozījumiem patstāvīgi darbojošos iepirkuma komisijas sastāvā. Tātad pirmā komisija mums ir par ceļu uzturēšanu un uzturēšanas darbu veikšanu. Un šeit bija priekšlikums izvirzīt komisijas priekšsēdētājs Andris Zālīts un komisijas locekļi Guntis Bokalders un Guntis Rūze. Priekšlikums ir apstiprināt šādu komisiju. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tā. Nākamā komisija, kur mums ir izmaiņas, ir pastāvīga iepirkuma komisija pašvaldības iepirkuma veikšanai, un komisijas sastāvs ir priekšlikums ir priekšsēdētājs Andris Zālītis, komisijas locekļi Guntis Bokalders, Udo Pērsis un Guntis Rūze. Priekšlikums ir apstiprināt šādu komisijas sastāvu. Lūdzu, balsojam, kurš par? Pret? Atturās? Tu drīksti par sevi balsot. Nu, es tādu, kaut līdz esmu pagatavs. Tā, nākamais jautājums par vēlētāju parakstu apliecināšanu Skrīveru novada pašvaldībā.
lēmuma projekts nolasīšana. Noteikti, ka šādas Skrīveru novada domes darbinieces dzīvesvietas deklarēšanas vietā ir tiesīgas apliecināt vēlētāju parakstus saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai satversmes grozījumu vai Saeimas atlaišanu. Ierosinājumu ir lietvedības pārzina Inese Pelņika un pārvaldes sekretāra Velta Vidgauska. Noteikti maksu par pirmā punktā minēto parakstu apliecināšanu 1 eiro plus PVN. Priekšlikums ir apstiprināt šādu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Nosīgi. Nākamais jautājums par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos numur 4 par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā. Šis jautājums tika skatīts, tagad informācija jums tika aizsūtīta. Galvenās izmaiņas ir attiecībā par gada tirgu, un, ja skatījāt tos koeficientus, tad mums ir 70 eiro centi par kvadrātmetru, un koeficients nāk klāt 2, kur ir pārtikas tirdzniecība, tātad ēdināšana, koeficients 2, alkohols koeficients 4, un kur ir alkohols, tabaka un arī ēdināšana, tur ir koeficients 5. Vai te būtu kādi jautājumi? Izmaksas arī no kurienes, kā rodās, bija aizsūtītas visiem. Bija aizsūtītas. Man tāds Lūdzu. Jautājums. Tur pie tās aprēķināšanas kalkulācijas mēs redzam, ka ir izmaksas 2272 eiro. Varbūt jūs varat pateikt, cik bija ieņēmumi no gada tirgus pēdējā. Ir informācija mums tāda? 1000 kapekām bija. Pavasara bija 600 eiro kapekām un rudens bija mazāk. Vēl jautājumi par grozījumiem. Priekšlikums būtu apstiprināt šādus grozījumus. Kurš par? Paldies. Balsīgi. Tā. Nākamais jautājums par valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības esošo publisko strateģiskas nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikāciju Skrīveru novada teritorijā akceptēšanu. Arī runājām par šo jautājumu. Uz beidzamo sabiedrisko apspriešanu, kā jau minēja, bija 3 cilvēki ieradušies. Runa nav par dzelzceļa izbūvi, runa ir par šo līniju elektrifikāciju. Man priekšlikums būtu akceptēt. Kurš par? Pret? Udo? Atturās? Jānis, paldies. Nākamais jautājums par Lietuvas amatu vienības izveidošanu Sardzes Ziedugravās. Tātad bija iesniegums, ko skatījām tautsēmniecības sēdē. Ja ir vajadzīga šī vieta, tad priekšlikums būtu atbalstīt, lai lietvedis ir lietvedis, nevis sociālais darbinieks ir lietvedis, kā bija līdz šim. Priekšlikums ir apstiprināt šādu vietu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par jaunas nodaļas izveidošanu Sardzes Ziedugravas klientiem ar vecuma demenci un pašvaldības budžeta līdzekļu aizdošanu, vannas istabas un sanitārām aizlo remontam. Tātad bija mums domstarpības par to, kad nav aprēķini veikti, cik tas varētu maksāt. Uz doto brīdi ir iesniegtas 3 tāmes. Skrīveru celtnieks 6865, CRK būve 8110, SIA BD un C 6
789. Jautājums ir par to, vai dome aizdod šādus līdzekļus. Mums jāņem mazākā cena, jā, tad tas ir 6865. Vai doma ir gatava aizdot šādus līdzekļus ziedu gravām, jo uz doto mirkli kontā tādas naudas viņiem nav. Būtu viņiem, teiksim, tie klienti vairāk lielāks naudas apgrozījums, pašlaik ir kontā, lai samaksātu algas viņiem. Kādi būtu jautājumi par šo? Mēs varētu līdz gada beigām viņiem aizdot. Tā. Arni? Es domāju, ka šis jautājums tomēr vajadzētu izskatīt smalkāk kaut kādā finanšu sēdē. Tagad mēs tā uz sitienu bāds nolemsim kā zemāko summu, bet mēs jau neesam iepazinušies ne ar kām tāmēm, ne ar ko. Tāds ir mans viedoklis. Ir nepieciešams, Jānis? Es piekrītu Arni teiktajam, ka tās cenas tāpatās izmaksas, ja mēs izdalām uz 6 kvadrātmetri, sanāk 1000 pāris 1100. Tām vajadzētu izskatīt, kad nevarētu tā piekrist. Es esmu par to, ka to dimensijas nodaļu izveidošanu, bet likt kopā tās divas punktus nevar. Tas atsevišķs jautājums par tām. Labi, tātad priekšlikums ir sekojoši, tā bija divi vienādi. Izsūtu šīs tāmes ar darba sarakstu līdz nākamai finansu sēdē iepazīstaties, lūdzu. Un tad arī lemsim tālāk. Es gribēju piekrist, varbūt, ka tā atmaksāšanās arī vajadzētu pieskarīties. Atmaksāšanās pie otru jautājumu, bet es domāju, par priekšlikumu jau mēs neesam. Es tā domāju, ka neesam pretī. Nodaļu, te viss ir, nodaļas izveidē mēs piekritām. Jā, par to mēs piekritām. Mēs piekritām. Mēs nepiekrītam šīm, teiksim, nosacīt augstajām izmaksām. Jā, te faktiski tehniski lieta, ko principā vajag izvērtēt, varbūt pat deputāti nav spējīgi izvērtēt. Jā, nav spējīgi izvērtēt. Faktiski vajadzētu tehniski vienkārši cilvēkiem vajadzētu izvērtēt, piemēst arī atmaksāšanas atpakaļ, ja to es nezinu, kas to varētu darīt, bet te viss būtu kārtībā. Te jau mums jābūt speciālistam attiecīgā jautājumā. Kaut kā to jautājumu atrisināt vajag. Jā, lūdzu. Atmaksāšanas atpakaļ kolēģim gribētu paskaidrot, kad iesniedza aģentūras darbinieca direktori, un tur bija vairāk kā 30 000 peļņa gadā parādījās. Atmaksāsies viennozīmīgi, bet vienīgi tās izmaksas, kad arī jābūt kaut kādām adekvātām, kas ir saistībā ar šo darbu remontu darbiem. Tāpēc arī lūdzu iepriekšējā finanšu sēdē pielikt klāt protokolu, kurā bija klāt par izmaksām, ko mums iesniedz aģentūras direktore, lai nebūtu atkāpšanās ceļš no tām izmaksām, ko viņa deva un kāda būs peļņa šai nodaļai. Tāpēc arī vajadzētu arī strikt turēt pie vārda. Ja ir veikti aprēķini, tad lūdzu pieturamies pie tiem veiktiem aprēķiniem. Lai nebūtu gada beigās, ka mums nav no kā atmaksāt naudu un jāprasa. Jā, labi. Runa gan šeit nevajadzētu varbūt runāt par šīs nodaļas peļņu, bet runa iet par to, ka nosacīti pie 96 klientiem mēs nosacām pašizmaksas. Pieskaitam klāt vēl 20 klientus. Tā būtu tā nosacītā peļņa, tā būtu korekta. Nevis tagad 30 cilvēki un ir peļņa 15. Tā mums kopumā vajadzētu tomēr skatīties. Viss pansionāts. Jānis. Es drusku gribētu iebilst, to deva informāciju tieši par šo nodaļu. Bija pretī likti 15 klienti un uz šos nodaļas tika rēķināts vadītāja. Aģentūras nevarēja pateikt, viņi teica, ka es varu pateikt par nodaļu, es nevaru pateikt pilnībā pansionātu. Tā kā es domāju, ja ir runa šī momentā par nodaļu, tad mēs pie dotās informācijas nodaļas arī tā kā vajadzētu pieturēties. Uldi? Es varbūt vairāk pat neatsaucoties uz informāciju vai skaitļiem, bet vienkārši aizdodot naudu ir jābūt ļoti skaidriem nosacījumiem, kā viņi atnāk atpakaļ. Viss. Kāda nauda viņi ceļ? Jā, mums ir skaidri nosacījumi, kā viņi atnāk atpakaļ. Es saku, te ir vairāk tāds
mēs jau visam par piekrītu. Es saku vairāk varbūt tehniski jautājumu. Varbūt es nepareizi runāju, bet kaut kā vairāk tehniski kaut kā aprēķināt izanalizēt. Labi, viens priekšlikums bija, tagad analizēsim tā mēs līdz sēdē. Viņiem jau vajag ātri, protams. Viņiem vajag jo ātrāk, jo labāk, jo uz doto brīdi rinda ir 25 cilvēki. Paralēlās darbības notiek, lai Ziedu Graus konkrēti parāda to finanses plānu, kā viņi atmaksā šo izdevumu. Tu izpildu direktoru nevar izanalizēt, pateikt, ir viss kārtībā vai nav viss kārtībā. Te jau nav pretruna, te vienkārši par skaitļiem saprast, teiksim, kaut kādu viens cilvēks apstājas, kas tajā izgājis visu cauri no apakšas līdz augšai, mums izstāstot, tur ir mīnus vai tur plus un tā tālāk. Visu, ko mēs tagad katrs sēdēsim un tagad rēķināsim. Zināšanas nomākt. Ne jau jārēķina, bet tagad ir 3 sarēķinājuši, vēl 4, teiksim, 4. Jāizanalizē, kādā veidā jāpasaka, kā mēs katrs jau konsultīts. Vai man tagad vēlreiz iet ar būvnieku un nākt pie jums uz finanses sēdi un prasīt, kungi, vai ir pareizi, teiksim, ņemt nost ventilācijas sistēmai drokšņu slāpētāju? Tas lai tās cenas atbilst, tā realitāte ir. Mēs taču neviens nekrasām vienkārši davērēju no pravērēju pēc principa vienkārši. Ir kā tā mums ir. Lūdzu, Sanī. Es domāju tā, ka 3 jau priekšlikumi ir. 3 jau speciālisti, 3 uzņēmēji jau ir apskatījušies un piedāvā savus. Un tad, ja pēc tā principa kā lētākais, tad faktiski, arī ir redzams, kas faktiski mums kā domē, es uzskatu, mums ir jāzina, kā viņi atmaksās atpakaļ šo naudu mums. Kas viņiem cels, cik tas maksās, viņiem pašiem jāuzņemās šī atbildība ir. Ne tā? Viņiem ir jābūt kompetentiem. Mēs taču neiesim un es tā domāju. Pēc būtības paturpinot Saimītes teikto, ja mēs skatāmies pēc tā piedāvājuma, 2 ir ļoti tuvi, tu atšķirās dažos 10. Ja mēs, teiksim, no domas puses piešķirām 6800, tad lai viņi paši izsver, vai viņi izvēlās vienu vai otru, bet mums ir svarīgi, kā tā nauda atnāk atpakaļ. Divi priekšlikumi bija, kad vajadzētu vēl iepazīties tā. Nē, drīzāk to būs. Es arī domāju. Jā. Jo viņi jau saimnieki būs, viņi jau sekos līdzi tiem remontiem, ne jau mēs viņiem šeit brīdī aizdodam naudu. Tas, ka mēs tam stāvis atsūtīs nākošo finansēt, tik visu pagarinās procesu. Nu, tu tā starpīt 45, 50 eiro, 60 eiro. Ja viņi viens otru nepazīstējas kārtībā. Skrīveru celtnieku, es pazīstu, Cērgā būva ir tos vienus nepazīst, tiešām nav bijis darīšana, domāju, tāds nav bijis. Skrīveru celtnieks ir bijis, Cērgā būva ir strādājusi, šie nav strādājuši. Sarmīt, lūdzu. Un es domāju, ka ir svarīgi tomēr mums atbalstīt šo naudas aizdošanu, ja? Lai var šī nodeļa sākt jau piepildīties un arī nest ienākumus un reizē arī vieglāk viņiem atdot, jo ātrāk to labāk. Man būtu tāds priekšlikums, tomēr atbalstīt. Jānis nemainīgs savas domas. Ņemot vērā, ka galvenais tomēr ir, kad viņi atdos mums naudu. Lūdzu, Jāni. Priekšlikums mēs varam balsot par 2 jautājumiem, par 2 punktiem. Vienu par nodaļas izveidi un otru par summas atbalstīšanu. Katrs var izteikt savu viedokli ar balsojumu, nav problēma. Tātad priekšlikums ir sekojošs. Pirmais balsojam par nodaļas izveidi. Kurš par šādas nodaļas izveidi? Paldies, vienbalsīgi. Tātad bija pirmais priekšlikums no Jāņa un Arņa, par ko mums būtu jābalso, kad atlikt finansējumu piešķiršanu. Kurš par šādu priekšlikumu? Pret? Atturās? Tā, paturam rokas, lai vēl turpinies. Atturās 3, jā? Tas nav pieņems priekšlikums, un tātad mums ir jānobalso par līdzekļu piešķiršanu un
līdz kuram tad viņiem ir jādod naudu, sacam mums. Līdz gada beigām. Kaut kā labāk būtu pirms gada beigām, oktobris. Oktobris. 1. oktobris. 1. novembrim. Ilgāk. Kā jau vajadzētu. Līdz 1. novembrim. Un summa tad? Un summa mazākā. 6865. Cik iznāk kvadrātmetri? 1100 kvadrātmetri. Kurš par šādu priekšlikumu lūdzu balsojumu? Vēl kāda būs priekšlikuma? Vairāk nebija 3. Vēlreiz kā viņš skanēja? Aizdot naudu un atgriezt līdz 1. novembrim. Summa jau. Summa nosaukt. Jā. Tā. Pret. Cik bija tāds? Jā, paceļam vēl, kas bija par. Pret. Atturās. Jā, paldies. Jā, mums atturās. Bet arī nākotnē, kad reiz vajadzētu izvērtēt vienkārši. Neviens jau te pretī nav jautājums, ir pa summu, vai tas ir 1000 vai varētu būt 500 eirīgi. Jā, teiksim, kaut kā tas, ka iesūt iekšā, mēs atvēlēt. Nē, nu no vienas puses, nu nav it kā ekonomisku izvērtējumu, nu viņi jau vinēja, mums tas jau var bija. Nē, nu jā, nepareiz varbūt tā, es nepareiz saku. Vienkārši, iesūt, varbūt tāds paņemtu iesūtot. Nu, 3 tomēr, 4 kaut kādu objektīvu ainu jau tomēr norāda uz tiem darbiem. Nu, ja viņi nav pazīstami, es piekrītu. Ja ir pazīstami, viņi tā nav lācā. 4 gabali pazīstami. Nu, arī galu galā, es domāju, ka savā starpā jau tomēr konkurence ir, ja viņi pazīstami, viņi taču nav īsti to. 4 vienoties tomēr grūtāk nekā 2. 3 jūs nāk. Ja to tāmri uztaisīs par 11 000. Līdzieši mēs starpījāmies. Jā, nu tas arī vispār vārpācīs. Nu, tāpēc te vajag savielas skrīvas speciālisti, kas... Tad, jautājums ir, par ko mēs analizējam. Tas atbilst visam. Jā, nelūdzu. Es atvainojos, mēs tikai nobalsojam par šo jautājumu. Jā. Nu, pieturēties dienas kārtībā. Mēs pieturamies, ļaujam visiem izteikties. Labi, pieturamies stingri pie dienas kārtības. Nākamais jautājums par pašvaldību zemes iznomāšanu. Adita, lūdzu. Nomas līgumus no 15. gada 1. janvāra līdz 19. gada 31. decembrim par mazdārziņu nomu 1 ēkas uzturēšanu, 3 ēku uzturēšanai no 15. gada 1. janvāra līdz 17. gada 31. decembrim par zemes nomu un no 15. gada 1. marta līdz 19. gada 31. decembrim par meža zemes nomu. Priekšlikums būtu atbalstīt šādu lēmumu projektu. Paldies. Ināra. Pats jau. Paldies. Pārējām pie iesniegumiem tagad par biedrības kultūras attīstības aģentūra iesniegumu par pašvaldības finansējumu piešķiršanu no festivāla SNB Viena mūzikas balva. Ceru, ka visi ir iepazinušies ar šo iesniegumu un informācija ir nonākusi. Varbūt Arnis mums pastāstīs, vai mums ir skaidrāks priekšstats. Lūdzu. Sveicināt. Es droši vien saprotu, ka ir šis sašutums nedaudz par šo summu, kas tiek tā kā lūgta, lai tā tiktu piešķirta šim pasākumam. Kā es to varētu argumentēt, ir tas, ka es pieļauju, ka jūs visi esat iepazinušies ar tāmi, kuras atsūtīju arī un kura tika lūgta. Tāmi varbūt varētu būt nedaudz mazāk, un es centīšos maksimāli arī viņu samazināt, bet viņi tur varētu samazināties varbūt par 1000–1500 eiro vai droši vien ne. Kāpēc šāda summa tiek prasīta no domes lūgta, respektīvi, tāpēc, kad pasākumā, pieņemsim, pati aparatūras garām dienām izmaksā vien jau 3500 eiro, lai tā būtu kvalitatīva. Tāpēc ir šāds summas apjoms. Vēl plus varētu arī kaut kāda daļa no citām izmaksām seko, es pieļauju, ka tas varētu būt kaut kāda drukas izdevumi, kas ir tās pašas afišas, tēkļakļu izgatavošana un tam līdzīgi. Tie varētu būt aptuveni 500 eiro. Un tas kopā arī veido šos 4000, kas ir daļa no visas kopējās tāmas.
Daļu vēl no summas ceram ir tātad, principā, savākt arī no vietējiem uzņēmējiem, neteikšu, nenosaukšu vārdus, ja viņi paši vēlās var pieteikties, pastāstīt, kas atbalsta, bet ir vietēji uzņēmēji, kas ir gatavi atbalstīt. Kopējo summas vēl nevarēšu pateikt, kādu viņi dot varētu, jo viņi paši vēl tiek priekti mums skatās. Bet jā, un daļu tad, protams, esam gatavi tā kā ieņemt no biļetēm, kuras tad ir pārdot pasākumu laikā un arī pirms tā. Tas tā īsumā. Varbūt kādi jautājumi? Varbūt kāds no iepazinījās informēšu, un arī minēja, summa ir 4000 eiro. Jā. Lūdzu. Bija jautājums, jūs aptuveni esat aprēķinājuši, cik jums varētu būt šie apmeklētāji? Apmeklētāji pagājuši gadu bija tīri apmeklētāji bija, principā 200, plus vēl dalībnieki bija 300 pār cilvēki, bija pašā pasākumā. Nu, tas bija pagājuši gadu. Tas bija pagājuši gadu. Uz šo gadu es pēļauju, ka tie varētu būt 500 cilvēki. Nu, te 1000 minēts. Jā, tur ir minēts 1000 plus nākošais jautājums. Labi, tur ir minēts 1000, bet es pieļauju, ka 500 tas ir tā, ka noteikti atnāk. Labi, biļetes cena, cik jūs esat plānojuši pa abām dienām kopā vai kā? Pagājuši bija 7 eiro, šogad jau 8, varbūt 10 eiro. Atšķirībā no tā, cik lielu finansējumu kopā. Tas ir uz abām dienām? Tas ir uz abām dienām, jā, tieši tā. Būs arī iespēja nopirkt kādu atsevišķu pirms pirmo dienu vai uz otro dienu šīs biļetes. Pagājuši bija šāds iespējas, diemžēl nebija, tas bija finansiālais arī apsvērums. Tas nozīmē, pēc būtības jūs jau veidojot šo pasākumu, kas, protams, ir ļoti apsveicami un ceponos, ka tāda aktivitāte notiek, bet ja skatāmies no finansiālā viedokļa, jūs pēc būtības jau esat ieprogrammējuši to, ka jūs strādāsiet ar zaudējumiem, jo 500 reiz 10 ir tikai neliela daļa no tā, kas ir paredzēta šeit. Nu, jā, tāpēc arī es vēršos pie domas un vēršos arī pie uzņēmējiem vietējiem, ne tikai Skrīveru, arī pie lieliem uzņēmējiem, kas Latvijā, pie citiem uzņēmējiem, kas varbūt Rīgā, kur man kādu pazīstam, pie tiem arī esmu vērsies. Lielākā daļa, protams, pasaka, ka nē, jo viņi tā kā, nu, viņiem nav tas interesanti ieguldīt tādā veidā, nav cilvēkiem interesanti ieguldīt naudu, tur, kur viņi nāk atpakaļ ar procentiem, diemžēl. Jā. Cik es saprotu, šis nav domāts peļņas pasākums, bet ir domāts pasākums Skrīveru jauniešiem, popularizēt Skrīveru kā tādu novadu, Skrīveru tēlu. Tas ir šāds pasākums. Tas ir šāds pasākums, pastāstīšu mazliet sīkāk no savas pieredzes, kas ir pēdējo gadu sevišķi, kas bija. Šeit tiek ieguldīts mans personīgais laiks, citu cilvēku laiks, kas ir Skrīveru studenti, arī cilvēki, kas ir no Rīgas, kur redz kaut kādu šeit iespēju sevi attīstīt un tam līdzīgi. Tas ir varbūt mans ieguldījums, tas ir viens. Otrs ieguldījums tas, kad bija cilvēki, kas bija ļoti pretīm nākoši, nenosaukšu varbūt arī šobrīd uzreiz vārdā, bet tā pati vieta, kur mums notiek pasākums, cilvēks nevienu centu nepaņēma par vietas nomu, viņš samaksāja vēl par elektrību. Tas ir viens, un cilvēki nāk pretī man dažādos veidos, un viņi ir gatavi man atbalstīt. Varam runāt par to, ka jā, pasākums uzreiz tur būs ar mīnusiem un tam līdzīgi, bet es to daru. Viens ir tas, ka man pašam ir plusi daudz ko iegūst, man liela pieredze bijuši par šo, sanāk jau 2-3 gadiem, kad šis pasākums notiek, tas ir viens. Otrs tas, kad bijuši arī kaut kādas problēmas, jā, ir tas bijis pagājuši gadu, jā, atzīšu, bija mīnus, pats esmu personīgi parādā cilvēkiem, bet, nu, es riskēju, es gribēju to darīt, es redzu kaut kādu potenciālu, es redzu, ka tur naudu, es gribētu ieguldīt, ja man pašam godīgi sakot, ja man būtu, es jau naudu tur ieguldītu. Es zinu, ka viņi man neatnāk atpakaļ, jā, es uztaisīju tikai tāpēc, lai šeit kaut kas notiktu, lai būtu foršs pasākums maniem draugiem, lai mēs varētu atnākt, paklausīties grupas, kas mums pašiem patīk. Paldies, un tomēr, ja mēs skatāmies tīri no tāda finansiālā viedokļa, protams, kultūras pasākumi ir tie pasākumi, kas bieži vien peļņu nenes. Jautājums ir par to, cik liela ir šī diferencija, uz cik lielu zaudējumu procentu mēs strādājam. Un, ja mēs paskatāmies, tad šī gadījumā, nu, pēc attiecīgās tāmas, es teiktu, ka tas kumos ir nedaudz par lielu, respektīvi, tie zaudējumi paredzēti ir nedaudz par lielu. Nu, vārds nedaudz, tas jau ir samazināts, jā, daudz par lielu. Tā ir it kā, nu, tas skats no vienas. No otras puses, protams, ir ok. Tādu pašu Skrīveru vārda nešana pasaulē un jauniešu vidū var veikt ar daudz mazākām izmaksām. Un tagad vēl mēs drusciņi runājot tālāk uz priekšu saistībā par to,
kā parasti notiek šādas te pasākumu organizēšanas. Pasākums notiek ne pirmo gadu. Pilnīgi noteikti. Līdz ar to jūs viņu plānojat arī ļoti laicīgi. Tikpat labi jūs arī zinat, ka jūsu biedrība, tāpat kā jebkura cita biedrība, var iesniegt savus priekšlikumus laicīgi jau tad, kad notiek budžeta plānošana. To pilnīgi precīzi dara pensionāru biedrība, to dara sporta biedrība, un tad budžeta plānošanas laikā jau var skatīties un šos te izdevumus likt iekšā. Šī gadījumā, kā saka, tas izdarīts nav. Tad nākošā lieta. Jā, protams, jebkurš pasākums, kurā cilvēki iesaistās, ir apsveicams. Jautājums ir par to, vai jums ir pierādījumi taustāmi tam, ka šis ir pasākums, kurš pēc tām, kā saka, kurš ir atbalstāms, kurš ir tradīcijām bagāts, tāpat kā novada svētki, tāpat kā futbola svētki, tāpat kā, lielie svētki, kuriem mēs Skrīveru novadā, tā teikt, ieguldam lielus līdzekļus. Ja šo pierādījumu nav, tad viņi ir jāiegūst. Tas ir arī tas, kas saistās ar šiem te ieteikumiem, par cik kultūras komitejas sēdē izpildu direktore informēja tos ieteikumus. Viens no tiem bija arī tas jautājums par to, ka, ja ir šādi te pasākumi, tad ir jāveic iedzīvotāju aptauja, jāvienojās, kur tad ir šie pasākumi, un tur tad var paredzēt līdzekļus. Respektīvi, es runāju uz priekšu par plānošanu, kas būtu jādara, lai šis pasākums kļūtu tradicionāls un lai doma viņā patiešām ieguldītu jau ievērojams līdzekļus adekvātus tam. Jo citādi sanāk, ka novada svētkiem mums ir paredzēts 6000, jūs savam pasākumam, kas ir foršs pasākums, par to nav runa. Jūs visādi 4000, jā, kaut kā īsti tās sabalansētības nav. Līdz ar to mans priekšlikums šī brīdī ir sekojošs, par cik iesniegums ir par tādu summu, tad vienīgais, ko mēs varētu atbalstīt, par cik tā ir aktivitāte, iedzīvotāja aktivitāte, tad maksimāla aktivitātēs paredzamo summu 300 eiro. Tas būs viens priekšlikums, Iveta, lūdzu. Brīnišķīgi. Šis jautājums pacēlās īstajā laikā, jau īstajā vietā un atkal pēc 3-4 gadiem, kad mūsu novadam jau aizrādīja par to, ka tieši mūsu novadā trūkst pasākumu, kas ir tieši vērsti jauniešu auditorijai. Un es neredzu, kāpēc viņš būtu jāsalīdzina ar Skrīveru novada svētkiem. Šis ir pilnīgi līdzvērtīgs pasākums, kas ir domāts Skrīveru jauniešiem. Tiem, kuriem ir 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30 līdz 35 gadiem. Šis ir vienīgais pasākums, kas ir Skrīveros šāda veida. Vienīgais. Un te es redzu kultūras komisijai, ļoti brīnišķīgi iespēju sanākt kopā. Un mums ir algots darbinieks, kultūras darba vadītājs, ar kuru izrunāt, kā tiek plānoti pasākumi visam šim kalendārajam gadam. Kā tiek skatītas šīs mērķu auditorijas. Jaunieši, vidējā paudze, bērni, pensionāri, kā tiek plānoti proporcionāli pasākumi, skatoties uz šīm mērķa auditorijām. Tāpat vīrieši, sievietes dalās daudzās kategorijās kultūras pasākumi. Un te būtu tā reize, kad kultūras komiteja varētu aicināt šo cilvēku un prasīt. Es apskatījos brīnišķīgo darba plānu. Tiešām ļoti jauku kultūras centra pat izkopēju, pat jauniešiem parādīju skolā. Tos komentārus es pat neteikšu, ko es saņēmu no jauniešiem, ja? Jo runa tieši bija par konkrētiem jauniešiem pasākumu. Un ko es gribu teikt, ka jaunieši šādā veidā iemācās vadīt pasākumus, iemācās uzņemties atbildību, viņi nodrošina ļoti daudz ko, un viņi ir tad tie, kuri māk arī novērtēt citus pasākumus, māk uzvesties citos pasākumos. Nevis mēs pēc tam priecājamies, ka jaunieši sasniedz pensijas vecumu un var nākt uz pensionāru ballēm. Nepiekaus, nepievems, piedodiet par izteikumu, neizdarīs neko sliktu, nesaplēsīs slogu, jo to viņi būs iemācījušies darīt citos novados, kur notiek pasākumi jauniešiem. Un es lūdzu nesalīdzināt viņu ne ar vienu Skrīveru citu novadu pasākumu, jo šāds pasākums ir tikai vienīgais festivāls domāts jauniešiem. Un tas ir tikai apsveicami, ka kāds no uzņemās, organizē, dara un par to nesaņem algu. Viņš nav algots cilvēks, Arnis Vajevskis, Skrīveru novadā. Es tikai varu noliekt galvu un pateikt lielu paldies jums visiem jauniešiem. Jo es pagājuši gadu
vēl viena minūte, varbūt ir manām 3 minūtēm klāt. Pateikt paldies par to, ka es pagājuši biju atbrauku skatīties, kā jaunieši organizē šo pasākumu, tīrija, slaucīja, lika, kārtoja, un tie būs tie, kas nekad neko nedarīs citu pasākumos. Paldies, 3 minūtes. Būtībā es ievētīju mazliet, un tad es došu jums vārdu. Šis jautājums mums būtībā bija jāskata atpakaļ kādā kultūras komitejas sēdē, ja būtu priekšlikums. Mēs pašlaik pieturamies pie darba kārtības, kā Jānis lūdzu, tad mēs pašlaik izskatām iesniegumu par finansējumu piešķiršanu, nevis par šī kultūras pasākuma nozīmi Skrīveros. Es drīkstu pateikt pēc beigām. Ja? Un tad tas mans priekšlikums ir piešķirt šo finansējumu, kuru jaunieši šī organizācija arī prasa, un kur arī ies mūsu jaunieši. Šo summu? Jā, šo summu Arnis teica, ka var samazināt līdz 3000. Ja? Tas ir labi, 3,5. 3,5. Tā, Jānis? Es gribētu iebilst, Sporta kultūras komitejā plānojot budžeta pasākumus, mēs uzdevām kultūras centra vadītāju. Uldis var to apliecināt, un arī Dikas kundze var apliecināt, ka mēs bijām Sporta kultūras komitejā, un ka mēs tikāmies uz otro plānošanu. Nekādas atbildes nebija no kultūras centra vadītājas. Ja es varbūt ne tā runāju, jūs varētu pacelt augšā protokolu un apskatīties, un mums nesniedz. Un tad arī, kad mēs runājām, es teicu, varbūt tās vajag kaut vai paredzēt šim pasākumam tādu pašu summu, ko mēs devām pagājušajā gadā. Tie bija mani vārdi. Denis, lūdzu. Tas nejautājāmies. Denis, lūdzu. Nē, mēs jautājām. Izsakamies. Denisam jautājām. Es gribētu Ulda teikt to vēl pakomentēt, kāpēc iepriekš nav tur Arnis vērsies ar iesniegumu. Cik es zinu, viņš ir vērsies pie priekšsēdētāja rakstot e-pastu, aicinājis viņu tikties un parunāt par to lietu, un tas laikam nenotika. Otrais tie pierādījumi, vai tas ir vajadzīgs vai nav, aizpagājušajā gadā bija tapete, vai ne, pie sienas, un tur ir ļoti daudz parakstu. Ļoti daudz parakstu, un arī uzrakstīts, ka pēc viņš ir vajadzīgs. Un tas, ka šitas te kultūras centrā es atvainojos, varbūt vēl kapusvētkus pieskaitam pie pasākumu jauniešiem. Tur gan nav minēti kapusvētku, vai tur humors ir vietā šāds. Tātad, kas attiecās ar Arnis pārsvarā neierodās pie priekšsēdētāja, kad mums ir kaut kas uzraksta, priekšsēdētājs, man liekas, atbild. Priekšsēdētāja kungs, tur bija mažs savādāk, es man uzrakstīju e-pastu, es nesaņēmu atbildi. Tā kā es atnācu pie jums iesniegt kādu iesniegumu, jūs man jautājāt, kāpēc es neuzvanīju un nesarunāju laiku. Tad, manuprāt, es jums uzdevu jautājumu, kad mēs varētu satikties, jums vienkārši man neatbildējāt. Es jums zvanīju un jūs neuzskatījāt par vajadzīgu šoreiz, tas ir e-pasts, Katrā ziņā es sūtīšu jums arī daudz e-pastus un piedāvājis, kur apmeklēt. Labi, ne par to stāstu par iesniegumu. Tā, paldies. Sarmīt, lūdzu. Es arī Arnim gribu uzdot vienu jautājumu. Tātad pasākums nenotiek pirmo gadu, viņš notiek jau tā kā regulatāri. Jā, protams, katru gadu. Kopš 2012. gadā. Nu jā. Un tagad kāds ir progress apmeklētībā? Tā kā viņš apmēram, es tā jūtu, ka viņš apmēram stāv tādā vienā līmenī. Nebūs ļoti negatīvi. Nē, tā mans tāds priekšā. Tāpēc jautājums jums ir, ja? Un tad vēl, ja mēs apmēram zinām, ka tur ir no 200 līdz 300 apmeklētājiem, tad varbūt jums kā jaunam cilvēkam ieteiktu, varbūt, ka tik daudz tad neplānot, tik dārgas aparatūras, varbūt, ka var lētāk, jo ko nevar celt, to arī nevar nest. Bet jūs esat jauns cilvēks. Jums ir piedodams, jums jau iemācīsieties un saplānosiet nākošais varbūt labāk. Drīkst komentēt, vismaz atbildēt jūs kā izteikumu. Es īsumā. Pirmkārt ieteiktu atnākt kādreiz apstīties, vai vismaz kādam no domu darbiniekiem atnākt un pastīties, kas uz vietas reāli notiek, ko mēs darām. Otrs par cilvēkiem. Sākumā pirmajā gadā bija 250, nemaldot cilvēku, otrajā gadā bija 450, pagājušajā gadā bija 300. Kāpēc kritums? Tāpēc, ka nomainījām pasākumu formu nedaudz. Un cena bija lielāka, līdz ar to cilvēki mazliet nobijās no tā. Jā, tā bija problēma, bet attiecīgi tagad mēs strādājam pie tā, lai piesaistītu cilvēku ārpus Skrīveriem, lai viņi brauktu uz šejien. Tas ir viens. Par aparatūru. Jā, mēs varam gudri runāt, mēs varam teikt, ka vajag mazāk ieguldīt. Pagājušajā gadā es ieguldīju mazāk naudu šajā aparatūrā. Rezultāts bija tāds, grupas bija neapmierinātas un kvalitāte nebija nekāda.
Ja jūs nezināt, ko nozīmē aparatūras kvalitāte, lūdzu nekomentējiet to. Stop. Tagad nedodam norādījumu uz deputātiem. Es teicu ieteikumu tikai. Ja? Tas bija tikai ieteikumu. Arī to mums nevajag tagad. Uldis? Vēl viens tikai komentārs attiecībā par izmaksām un vispārējo. Iveta teica, ka jā, jauniem cilvēkiem vajag dot iespēju mācīties, veidot pasākumus un komunicēt ar cilvēkiem. Es nenoliedzu, tas, protams, ir jāļauj darīt, bet jauniem cilvēkiem arī ir jāsaprot tas, ka nevienmēr viņiem visur dos atbalstu, un viņiem arī ir jāmāk rēķināties ar to, kādas ir izmaksas, kuras izmaksas viņi var pacelt un kur ne. Tas viss ir jāmācās. Un šajā gadījumā, es domāju, tā skola konkrētajā situācijā ir par dārgu. Labi, tā tad būs doto brīdi. Man ir viens jautājums. Vai Eiropas projekti šī pasākuma atbalstam ir izmantoti? Jā, protams, mēģinājām izveidot Norvēģijas festivālu sadarbību. Paldies Denisam, viņš aizveda personīgi par saviem līdzekļiem mūs, lai mēs varētu šo sadarbību mēģināt izveidot. Problēma radās tajā, kad Norvēģi pēkšņi vienkārši pazuda, kā saka, iekrita bedrē. Esmu mēģinājis kādā veidā ar viņiem sazināties, vienīgi laikam nācās tikai aizbraukt vēl pie viņiem. Tas būtu vienīgais veids, kā viņi tad būtu brokā, teiksim tā. Lai mēs varētu atradīsies. Labi. Sarmīt vēl? Tā, kas attiecās uz to jūsu teikto, kad man jābūt tā kā jāatbrauc un jāiepazīstās. Diemžēl es tur strādāju pretējā uzņēmumā, ja? Un paldies, ka jums bija noorganizēts tas, kad pašā pasākuma vietā, kur notiek alkohola lietotāji, netika ielaisti, ja? Bet tomēr tas, kas notika uz ielas, tas tomēr nebija labi. Tā. Jūs bijāt tur visu nakti, abas naktis bijāt uz vietas, tur bija policija, kura uzreiz atbrauc, ja bija kādas problēmas. Ja bija apsargi, viņi arī gāja un skatījās un izsauca policiju uzreiz. Tā, varbūt Jānis mums to gribēs teikt par pieturēšanos pie kārtības, lūdzu. Jā, saprotu, bet es gribētu varbūt tās teikt, ka mēs runājam par naudas piešķiršanu, mēs tagad nediskutējam par šo pasākumu, vai mēs piešķiram naudu, vai mēs nepiešķiram. Un, arī kultūras namā notiekot pasākumam, kultūras nams nenes atbildību par to, kas notiek ārpusē kultūras namā. Tā kā varbūt būsim korekti un runāsim par šo naudu dodam, nedodam, ko mēs dodam un viss. Tātad, jā, ir uz doto brīdi 3 priekšlikumi, tātad aktivitātes ietvaros tas ir 300 eiro, 3000 Ivetas, jā, un Jānis, paskatīties, cik pagājušo gadu bija. Jā, tas mums bija priekšlikums. Vēl pirms mēs pieņemam lēmumu, es gribētu vērst deputātu uzmanību un arī Arņu uzmanību uz to. Jūs savā iesniegumā rakstat, ka 4. jūlijā veiksiet dažādas darbības, kas atbilst piemiņas dienai. Kādas tās būs? Šobrīd mēs juristiem vēl kārtojam šo jautājumu. Šobrīd jūs kārtojat ar juristiem. Jūs pats esat jurists un es jums nolasīšu. Un esmu vēl, diemžēl, licencēts. Nu jā, bet jūs esat tūkstai lietai. Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 4. pantu. Jā. Valsts un pašvaldību iestādes publiskus pasākumus nerīko un pašvaldības atļauju neizsniedz šādu pasākumu rīkošanai piemiņas datumos, kas noteikts 25. martā, 8. maijā, 14. jūnijā un 4. jūlijā. Jā. Vai deputātu uzmanību vērš uz to, mēs dodam atļauju, atbalstam, pārkāpjam no likuma, teiksim, ja iet runa tieši par šiem datumiem, vai par šo 4. jūliju? Jā. Jūs iepazināties ar 2. daļu šī panta? Mums ir jāpiedāvā citi datumi. Vai jūs iepazināties ar 2. daļu šīm pantām? Ja veids atbilstošas darbības, kas ir šim pasākumam, jā, tad, protams, pasākums tiek atļauts. Tieši tā. Vai tas būs savienots? Jā. Jūs uzskatāt, ka būs savienots viss un domi varēs dot atļauju pilnīgi likumīgi, ja? Labi, tas ir iespējams. Labi, par pasākumu vajadzību neviens neapšauba, pasākums ir vajadzīgs un ir 3 priekšlikumi. Pirmais Ulda piešķirt līdzekļus aktivitātes ietvaros, kas būtu 300 eiro un piešķirt šo naudu šai biedrībai. Kurš par šādu priekšlikumu lūdzu balsojam? 4 pret.
Jā. Atturās. Atturās tā. Tātad, otrs priekšlikums, Ivetas priekšlikums, piešķirt biedrībai 3000 eiro. Kurš par? Iveta, Denis. Pret. Atturās. Nu, un trešais priekšlikums, Jānis piekrīt, ja, par iepriekšējā gada līmeni. Iepriekšējā gadā, Inita, lūdzu, cik mums bija iepriekšējā gadā biedrībai? 960 eiro. Priekšlikums ir piešķirt biedrībai 960 eiro. Kurš pār šādu pasākumu? Pret. 2. Pret Iveta. Atturās. Nu, nevienu lēmumu mēs neesam pieņēmuši, ka naudas piešķiršana biedrībai šajā gadījumā. Vairāk priekšlikumu nebija, nu, nav piešķirts. Paldies. Tā, vai mums ir jau kāds no izpilddirektora, kādu apciemtu? Tā, pēc deputāta ieteikumiem, kas bija atsūtījuši, un ņemot vērā visas pretendentu zināšanas, ko es varēju izlasīt, ko varējām mēs kopā izlasīt, es uzaicināju trīs pretendentus uz izpilddirektora amatu. Varbūt tagad pretendentiem ir pretenzijas par to, ko viņas filmē tagad izslēgsim, un tad ieslēgsim atkal kameru. Tieši izpilddirektoru kandidātus lūdzu pārdomāt. Žēl, ka 2, žēl, ka 3. nebija, mums nevarēja ierasties, bet nepaziņoja. Mēģināsim izvēlēt, kas bija. Tātad turpinām domas sēdi. Nākamais jautājums mums ir par dzīvokļu zemkopības institūtu un tīres līguma izteikšanu. Šeit Udo arī... Mēs mainās mums domas nevis 3, bet veikt darbības un piedzīt. Mēs nevarēsim piedzīt, tur nekā nav dzīvojis. Ja, tāda bija tā sociālā komitejā mazliet savādāk. Nu, tad mums ir... No kā tad mēs piedzenam tagad? Mums ir jāpiedzen no abiem diviem. Nu, Andris nolasīs lēmumu projektu, priekšlikums ir nenorādītās daļas, bet vispār uzdot juriskonsultēju un valdes priekšsēdētāju Sprudzānam risināt jautājumu par īres maksas un komunālo maksājumu parādu piedziņu. Pirmais ir laust līgumu. Laust līgumu un tad veikt likumā nepieciešamās darbības, lai mēs atgūtu naudu. Tāds ir priekšlikums. Mums ir ļoti korekti uztaisīts. Ja mainās, tātad protokols, ja, kas bija sociālajā lēmumu projektu. Es nolasīšu. Tā, izbeigt atslēgto dzīvokļu Zemkopības institūtā 1 Zemkopības institūta ciemā Skrīvera novadā īres līgumu ar šā gada 1. martu. Pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļai uzsākt lietvedību par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Zemkopības institūtā 1 Domas juriskonsulē un Sijā Skrīvera saimnieks valdes priekšsēdētāji risināt jautājumu par dzīvokļa Zemkopības institūtā 1 īres maksas un komunālo maksājumu parādu piedziņu. Kurš par šādu lēmumu projektu lūdzu nobalsot? Paldies! Balsīgi! Tā, nākamais jautājums par nekustamā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Anita, lūdzu. Apstiprināt nekustamā atrodas Skrīvera novadā zemes ierīcības projektu par zemes īpašumu sadalīšanu 2 zemes vienībās. Paliekošajai zemes vienībai 11,6 hektāru platībā saglabāt esošu nosaukumu Skrīvera novada un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
jaunizveidotajai zemes vienībai 13,4 hektāru platībā piešķirt nosaukumu un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Priekšlikums būtu atbalstīt šādu lēmumu projektu par paldies. Tā, nākamais jautājums par atļauju personai deklarēt dzīveslietu pašvaldībai piedarošā dzīvoklī. Šo iesniegumu arī skatījām no iesniegums atļauj deklarēt bērna tēvu. Un priekšlikums bija arī finanses sēdē atbalstīt, atļaut deklarēties minētajā adresē. Tas ir Plosnieka dzīve. Kurš par šādu priekšlikumu lūdzu balsojumu? Paldies, vienbalsīgi. Tā, par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātajai personai. Tātad mēs varam piešķirt šādu atvieglojumu, un tas lēmuma projekts es nolasīšu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 50% apmērā no aprēķinātās nodokļu summas nekustamajam īpašumam dārza, jo nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusu. Un noraida lūgumu par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu un nekustamajam īpašumam draudzības. Te būs kādi jautājumi? Divi. Jo tas ir pirmo reizi, paskaidrot. Nebija. Viņa vēlāk iesniedz. Tāpēc, kad likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka un mums saistošie noteikumi ir izdoti, ka maznodrošinātām personām var noteikt 50%, bet likums nosaka, ka tikai dzīvojamām ēkām ar to saistītiem objektiem un ar zemes gabalu, kas ir saistīti ar dzīvojumu ēku. Un otrais zemes gabals viņai draudzības ielā, laikam. Tas nav apbūvēts, līdz ar to tur nav objekts dzīvojumā ēka un par neapbūvētu zemi maznodrošinātām personām nepiešķir atbrīvojums. Un arī viņiem piešķir, ja ir maznodrošināts konkrēti zemtaiķi iesterēji uz 6 mēnešiem, tad arī šis atvieglojums tiek aprēķināts par 6 mēnešiem. To veids pārēķinus nodokļu administrators pēc lēmuma pieņemšanas. Priekšlikums būtu atbalstīt šādu lēmumu projektu. Paldies, balsīgi. Bez komisijas lēmumu var tā mēs to. Nu, viņu vajadzētu pie papildus darba kārtības faktiski. Nu, pie iesniegumiem viņš ir. Domas lēmums tāpat ir. Vai ir domā? Paldies uz tās. Nākamais jautājums par dalību projektu konkursos siltumnīcas efektu gāzu emisiju samazināšanu pašvaldību publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā 4. kārtā par energoefektīvu publisko teritoriju apgaismojumu uzstādīšanu un esošā apgaismojuma rekonstrukciju. Tātad ir izsludināts projekts, minēju finansu sēdē, minimālā summa 21 400. Eiropas finansējums sastāda 70% no šīs summas. Jautājums jums uz galda vajadzētu būt apakšā ļoti optimistisks, manuprāt, salīdzinājums, nomainot pret LED lampām. Man liekas, ka tie 2 gadi vai cik tas ir, tur tik optimistisks diezais rēķinātu. Jautājums ir par to, vai mēs piedalāmies un nekavējoties uzsākam visas nepieciešamās darbības, jo iesniegums ir jāiesniedz projekta pieteikums līdz 19. martam, tad notiek izvērtēšana un 29. maijā visam ir jābūt projektam izpildītam.
Kāpēc tāda steiga? Projekts tika izsludināts arī pagājušajā nedēļā, tātad lemt mēs varam tagad steiga, tāpēc, ka tā ministrija komentē ar to, ka tā esot ārzemju nauda un gribat izmantojot, negribat neizmantojot. Ir viena no, ja ne pati beidzamā kārta, cik es sapratu no konsultantiem, kas bija ieradušies pie mums, divi nosacīti pretendenti, kas vēlās piedalīties. Nu, tad es lūkšu izteikt jūsu domas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu piedalīties, tad būtu nākošais lēmums jau pēc tehnisko darbību veikšanas apstiprinam summu konkrētu par dalību šajā projektā. Tagad mēs nobalsojam, ka piedalāmies un sākam tās darbības. Mums ir ciemā tāda situācija. Tā institūta ciems, varbūt es visu kopā par novadu. Gaismekļi kopā mums ir 514. Ledi mums ir modernās 76, dzīvsudraba, tas nozīmē pilnīgi nekvalitatīvas un vecas 22, un nātrija lampas mums ir 416. Tātad projekts tiek vairāk atbalstīts, teiksim, uz dzīvsudraba lampām, tās noteikti tiek atbalstītas, nātrija arī. Minimālā summa, kā jau teicu, 21 000, mūsu līdzekļi būtu 6400 apmēram, un šos līdzekļus mēs varētu novirzīt no dabas resursu nodokļa, kas pilnībā atbilst. Dabas resursu nodokļos uz doto brīdi domēji ir 14 538 eiro. Sēdes laikā būs visa informācija, cik tad, te pieņemsim viena, teiksim, mūsu finansējums vienai lampai būtu 135 eiro, tad varbūt teiksim, otriem būs tas piedāvājums savādāk. Projekta iesniegšana no 1200 eiro par viņu darbu, ja, kā projekta sagatavotājs ieteicējs, no 1200 eiro līdz 1500 eiro plus PVNs. Tāda man ir informācija. Lūdzu. Tās cik lampas ir paredzēts nomainīt, 22 dzīvsudrabas un vēl pārējās arī. Mēs iesaistamies, tad teiksim, tajā minimālajā projekta 21 000 minimālā, ko mēs varam pieteikties, jo visu dabas resursu nodokļu naudu izmantot tagad šim mērķim, jo pagājušajā gadā mēs runājām par dzelzceļnieku mājas bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām. Mēs vienojamies, ko viņas vajag, nevienojamies, teiksim, kādā veidā, kurš maksās, bet tam mums arī vajadzētu atstāt. Visdārgākais bija, ko minēja, vienas lampas, visa padarīšana, 600 eiro. Tas nozīmē 35 lampas. Tas bija pats dārgākais. Lampu izvēlās atkarībā no stabu attāluma, lai neveidotos tās augtais zebras efekts. Tur tas, un tad ko no kā maina, pieņemsim, mums ir variants no 150 uz 70, varbūt, ka citur vajag mazāku vēl, ja ir tuvāk, teiksim, tas attālums tādā veidā. To mēs precīzi zinātu, uz pirmdienu apmēram, cik tad kādas mēs varētu būt. Mums būs vidas pārvaldes speciālistam, elektriķim un kuram būs lētāks, teiksim, tas piedāvājums iesniegt projektu, jo būtībā visi gaismas ražo vieni un automātiku ražo otri. Cik saprotu, viens no otra pērk. Šajā gadījumā mums ir jāizvēlās projektu pieteicējs lētāks, un ar tiem mums arī vajadzētu strādāt. Priekšlikums būtu iesaistīties projektā par minimālo pieteikumu summu 21 438. Varbūt es tā jau tieši, bet to es varu paskatīties. Kurš par šādu priekšlikumu lūdzu balsojumu?
Paldies. Tā. Informēju jūs, kad mēs precizējam visas darbības un konkursa pieteikumu, ja, tad vēl viena sēde, tad ir konkrēts iepirkums tam vajadzīgs, un tad būs vēl vienā kāds sēde. Tā, nākamais jautājums. Zemkopības institūts aģentūra. Iesniegums par telpu nomu Daugavas ielā 85, tātad vēlās īrēt 300 kvadrātmetrus no mums, vēlējās līdz šai pašai dienai. Šodien direktors atnāca un teica, ka viņi joprojām vēlās īrēt, tikai viņiem ir paziņots, ka līdzekļu šogad vēl viņi paliek tajās pašās telpās. Nākošgad būs līdzekļi un tad nākošgad viņus pārvietos. Viņš vēlās, lai mēs tā kā ņemam to vērā. Protams, ka mums jāņem vērā, bet vai jāpieņem. Lai citam nepējāt. Būtībā tur bija izsūtīti deputātiem aprēķini, nebija. Šodien Inita izrēķināja pastāsti, kā mums veidojās 1,38 par kvadrātmetru, un viņiem tad iznāk 400. Vai mēs esam lietas kursā? Vienošanās sakot bija tāda, kad attiecīgi viņi maksā par komunālos pakalpojumus vēl plusā pie nomas maksas, tāpēc nomas maksā netika tiešajās izmaksās ierēķināt elektrība, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana un apkure, kur viņi maksās tātad plusā pie tās nomas maksas. Un tika ierēķināti tātad remonta materiāli, saimniecības preces, nekustamā īpašuma uzturēšana, uz kur atrodas nomas objekts, darbinieku atalgojums. Šeit gan es iekšā atstāju arī ēkas dežurants, bet saprotu, ka laikam uz ēkas dežurantu alga tā kā varētu uz viņiem neattiekties. Apdrošināšanas izdevuma, pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas, nolietojums summa gadā, apsardze telefons un izrēķinot tātad uz 1 kvadrātmetru sanāk 1,39 eiro plus PVN, kas vidēji, ja viņi tā kā minka apmēram 300 kvadrātmetrus, tas būtu mēnesī 416 eiro ar kapējām plus PVN. Plus pārējiem. Paldies, mēs bijām sagatavojušies, bet tad līgumu mums nav ar ko noslēgt, tad ar lēmumus mēs pieņemam zināšanai, kā nāks tuvāk. Un lēmumu nepieņemsim par to, ka mēs noteikti tagad turēsim, nebūs jau mums ko citu likt, pagaidām vēl vismaz. Tā. Nākamais jautājums, kas nāk mums par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu. Lūdzu pagarināt dzīvokļa īres līgumus, un trūcīgās personas status ir pagarināts. Visi ir informēti, par ko iet runa. Priekšlikums ir pagarināt dzīvokļa īres līgumu un uzdot Skudzām un noslēgt. Šodien iesniedz tikai. Kurš par šādu priekšlikumu? 6 mēnešiem? Jā, 6. Man būtu no sēdes jautājumiem viss pie informācijas apmaiņas. Jautājums ir sekošos, varbūt kultūras komitejā tomēr vēlreiz apskatāt to jautājumu par muzikas balvu. Jaunieši rīkojās, kaut ko dara. Un, protams, jāņem vērā, kā viņi atrisinās to 4. jūlija jautājumu. Tas pie informācijas apmaiņas būtu. Kam vēl jautājumi un informācijas apmaiņa, kāda ir? Udo, lūdzu. Mēs ir kā pagājušajā rudenī solījām cilvēkiem, ka mēs tiekamies ar pagastu cilvēkiem. Budžets tagad pieņemts, kā man prasa, kad mēs taisoties nākas tikšanas kaut kādu apmēram. Tomēr vajadzētu pieņemt kādu lēmumu parunāties ar tautu. Tas tāds jauns priekšlikums no tavas puses. Es atceros pagājušā gada 2. septembrī nejautāju priekšsēdētājiem neviens pilnīgi. Labi, paldies. Protams, tas ir apsverams. Jo, nē, mēs Zālišs kungs pats apsolīja, ja nevaltās ar uzvedību. Es uzskatu arī vajag, jā.
Vismaz man tā prasa, ka vajag apvienoties. Jā, es domāju, kamēr varbūt nav dārzi, tas varētu būt marts, kurā datumos iznāk Skrīveru vārds? Līdz pateikšu. Ap 20. Nē, ātrāk. Tā. 12, 13. Jā, kaut kāds 12. vajadzētu viņam būt Skrīveros nedēļas nogalē, tad iznēsāts varētu būt pie cilvēkiem. 14, 15. Tad uz marta beigām varētu. Nu, tad arī teiksim, varbūt tad virzam uz marta sēdi jautājumu par iestāžu sakārtošanu, ja? Nu, uz finanses sēdi jau. Nu, tad pēc marta sēdes, domas marta sēdes, tas būtu labs laiks. Labs laiks, nu. Piekdienas, nu, labi datumi tur jāizvēl. Nu, var arī... Nu, vajadzētu tā, lai darba spējīgi. Nu, tas noteikti ir vakars, pēc 7 vakars. Tas ir to arī pēc beidzamām reizēm iedzīvotāji teica, ka 6 tomēr Rīgas papietas Rīgā strādā netiek. Nu, 26. domas sēde. 26. domas sēde. Piekdienas vakarā diez vai gribēs. Nu, bet mēs arī pēc domas sēdes varam. Mums daudz jautājumu, nekavējam. Nu, līdz 7 jau, nu mēs nekad nesam. Līdz 7, ne. Nu, tad pēc domas sēdes. Nu, tas ir labi. Daudz it kā visa, daudz informācijas visu nevarēs atcerēties. Nu, vaga, nu. Bet piekdienā iespējams arī, ka daudz... Piekdien daudz negribēs. Liekam pirmdienā. To 31. nevar nākošais 1. aprīlis turpās. 1. aprīlis nevajadzētu tikties rīdzi. Otrdiena, varbūt otrdien 31. marts 7. varam vienoties par tādas. Kāds ir dievs? 31. otrdien, 31. marts. Tātad Upīša kungs ievieto mājaslapā, lūdzu sagatavot iedzīvotājiem jautājumus. Līdz kuram iesūtīt vai... Nu, līdz tai domas sēdē, lai mēs varbūt katrs varam sagatavoties un katrs savādāk. Kādēļ finanšu sēdē mēs par domas sēdē? 20. Tā mēs iedzīvotāju iesniegumus izskatām. Tāda bija doma? Tad līdz finanses sēdēja tomēr. Līdz 19. iesniegt. Šo jautājumu tagad būsim atrisinājuši. Jānis? Es domāju, ka iedzīvotāji gribēs arī uzdos, tiekoties ar mums. Mums ir jāmāk atbildēt iedzīvotājiem, nu ne jau tagad atbildēsim uz tiem iedzīvotājiem, kas būs uzrakstījuši iesniegums tikai rakstveidā. Nu, tā ir tā cilvēka publiskā tikšanās, kad cilvēks uzdot jautājumus, mēs arī atbildām. Nu, lai tagad nesanāk tā, tie, kas nav iesūtījuši jautājums, nu, tos jautājumus mēs neatbildēsim. Jā. Nu, nekad tā nav bijis. Nu, tikko Jansons kundze tikko izteica. Nekad tā nav bijis, ka neatbild. Atbild vienmēr, bet mēs jau arī esam iepriekš lūguši to. Nu, te varbūt nevajadzētu būt. Nu, nevienmēr jau var uz kaut kādu konkrētu jautājumu. Nē, nu būs tāpatās, kurš jautājums būs pieņemsim jāsagatavo. Ja tur ies runa kaut, nu, kas nav nekas slikts. Lūgums iedzīvotājums uzdot jautājumus laicīgi. Arī nekās slikti, tur neredz. Udo tagad? Vai Uldis? Nē. Udo bija. Nē, es varu par citu jautājumu. Tu par tos tikšanos? Nē, es par citu jautājumu. Es varu par to pārcelšanos, cik es zinu, varbūt informācija netieši, ka viņiem pie pārcelšanās iedos arī kaut kādu naudu institūtā faktiski. Tur jau tā lieta. Šodien burtiski pirms sēdes es neliku viņam gaidīt. Jeramuša kungs pateica, ka naudas pagaidām nav. Bet, nu, Viņa algām silīt. Jā, es saprotu, ka
kāda it kā piešķiršana pārcelšanai kaut kāda nauda, jā. Šogad nevarot. Jā, nu varbūt pārcelšanai iedaši nav, varbūt tas atlauntas, nezinu, mums tas 4. stāvs līdz galam varbūt to izrabotēts, nezinu, tad jau laikam nevaram iestūtēt līdz augšā. Jā, izbūvēts. Tur nav izbūvēts, jā. Bet, ko es gribēju teikt tā, ka varbūt tā, ka paredzēt tos līdzekļus arī, ko tur sakārtot, varbūt vajadzēs tādu institūtu līdzekļus vajadzētu pamēģināt, un arī tomēr atgriezties pie tās normālas plānošanas, kā tā mēs tur darām. Vai tas ir ambulance, ja, tas ir bibliotēkas, tagad ir institūts, mums veidojas kaut kāds vesels komplekss, tomēr, nu, kaut kā jāizskicē kaut kādā veidā. Nu, tā ir, nu, kā mēs runājam, viena sēde, un marta sēdes, finanses sēdes jautājums, viens no tādiem svarīgākiem. Lai mēs, teiksim, aprīlī jau varētu sākt, nu, kaut kādas konkrētākas darbības, kas saistītas ar būvniecību. Tas jāizskicē, lai... Nu, nevis ar būvniecību, bet ar, teiksim, remontu un stāvokļu uzlabošanu. Es gribētu izvairīties no vārda rekonstrukcijas šeit. Tā. Man bija priekšlikums attiecībā par kultūras komitejas sēdi, par cik es skatījos izpilddirektoras prezentācijā, kā attīstības plāns abiem bērnu dārziem, kas, protams, bija kultūras centrs, skolai apstiprināts, tur vairs nav ko skatīties. Domas sēdē, to mēs... Jā, respektīvi, abiem bērnu dārziem kultūras centram ir gatavi, un muzikas skolai ir gatavi, tad varbūt viņus jau atsūtīt laicīgi, lai mēs mierīgi bez steigas varam izlasīt, jo viņi drausmīgi apjomīgi. Jā, es aizsūtīšu otrēt, ja tos pašus, tad... Nu, dubults neplīst, ja tur nekas nav izmainījies. Jā, nu tur bija... Tad viņi tika prezentēti kā negatavi, kā projekti, tad atsūtām tos, kas ir gatavi, ja? Bija arī lietas, kas, pieņemsim, bija labojamas. Mēs finanses sēdē jau, pieņemsim, es atceros, Lūdis atrada, ka, teiksim, tur var ielikt šādu te aktivitāti un tādu, nu, tur vēl tur var likt visu kopīgi. Kas atbilst. Vēl kas? Paldies par darbu. Man vēl viens komentārs par to attīstību. Cik lielā mērā tas galvenais, kā viņš saucās, skrīvu attīstības programma, ja, tas... Attīstības plāns un stratēģija. Jā, atbilst šīs dienas realitātēm. Piemēram, tur bija 15. gadā, tur bija plānots būvēt estrādi, nu mēs viņu nebūvēsim. Varbūt jāsāk no augšas skatīties, pēc tam pa iestādēm. Es nezinu. Nu, katra iestāde, teiksim, to savu attīstību, nu, viņi arī kā redz, nu, un tad kopā, teiksim, tā būtu cita, no estrāde būtu cita nodaļa, nu, vai viņi it kā var attiecināt uz kultūru, bet tomēr tas ir lielāks vai mazāks projekts. Vēl šajā sakarā gribēju minēt to, ka mēs viņu katru gadu aktualizējam to plānu. Ja, tad mainās arī tā situācija, un viņi mainīsies, pieņemsim, nu, lūk, šodienas piemērs ir, lampām ir nauda, teikšu. Ja. Varbūt, teiksim, nu, konkrētāk būs par ceļiem. Nu, tādā veidā mums jāmēģina ir strādāt, kur mēs varam iekļūt Eiropas projektiem un viss. Nu, te skaidrs, ka šai iestāžu sakārtošanai mums naudu nedos, nu, tad mēģināsim pakāpeniski viņu sakārtot paši pa savu. Tā, nu, mēs nevaram iecirst akmenī tagad, to mēs darīsim 10 gadus uz priekšu, un tā arī būs. Nu, tā situācija mainās. Mums noteikti ir jādomā par, teiksim, par budžetu kā tādu, ka budžets arī varētu tās globālās situācijas arī kaut kur pamainīties un netik labi pildīties kā pagājušajā gadā. Šajā sakarā 3. martā aizkrauklē ir konference, kur varētu ierasties deputāti arī, iestāžu vadītāji par notikumiem Ukrainā. Būs žurnālisti, bet, nu, arī tādā veidā. Paldies, tad. Paldies arī. Paldies darbiniekiem, kas palika pēc darba laika.